visu Rīgu, un tāpēc tā vēlāk sanāk, bet, anyway, iesim step by step, ko mēs zinām, jā, tad šī mums ir, nekas baigi nav pamainījies šajā te zonā. Mums dīleri ir spiesti selot futures, tā kā te būs selling pressures pārļu bomu. Tas ir jāņem vērā. Tā kā neskatoties uz visiem līdz šitiem te teātriem un kaut kādiem kariņiem, tā, ko mēs vēl zinām? Ko mēs vēl zinām? Mums ir baigā absorpcija šobrīd. Es vienkārši domāju, ka vajadzētu līst iekšā selā, bet es vēl pagaidām nevaru saprast un saņemties, kur to darīt. Mēs varam ielīst pirmajā selā iekšā, bet tā uzmanīgi un uz topu šeit, virs tā pēdējā baiera. Vai arī iesim virs kontrolas zonas, jā, izdarīsim tā, ka iesim virs kontrolas zonas. No šeit. Tā būs bišķi prātīgāk, jo likviditāte ir tā, kā ir tagad beigās. Iesim šeit. Nu, var paprovēt. Sell. Mm, bet, kas ir pats svarīgākais? Tā. Jautājums ir par šitiem durekiem. Vai viņi ir the part of distribution, kas tagad notiek? Vai arī tie ir vienkārši kaut kādi ģibilis, kas zero DTE pleju taisa čistu uz karu mēģina izbraukt uz šitie te čistu uz karu. Jo tad viņiem spīd būt šitā te zona. Jo viņi to dara ļoti pozitīvas gāmas ietekmē. Tā kā, šitie ir diezgan lieli playeri, bet šajās te zonās, tāpēc viņam ir tāds bišķiņu momentu, viņš uzņem, ko viņi dara. Ja es esmu dealers, viņam tos kaulus nosiloja, man ir short gamma. Tas nozīmē, ka apsaids man maksā. Mm, apsaids man rada zaudējumus, un līdz ar to te ir tāda bišķiņu negatīvas gāmas teritorija, temporary, tāda flipa izveidojās, jo tas man, lai hedžētu, man ir jāpērk apsaidi. Augšas man ir jāsāk viņas pirkt kā dīlerim. Bet man liekas, ka šitās ir tīrākās, jo reku pieņemsim šitas te, ka viņš te augšā iepirka to kālu, viņš jau sāk viņu eksersizot. Jo bišķītiņa jau iemīz jau biksēs, bet to mēs nezinām. To mēs nezinām. Tikpat labi manipulācijas nolūkos mēs jau nezinām, kāds ir counterparty sites. Mēs zinām, ka dīleri pārdeva tos kālus, bet mēs jau nezinām, kā viņus pārdeva. Tāpēc order flowā tāds beigas distribution patterns šobrīd notiekās. Jā, bet tas vienalga ir jāņem vērā, vai tie ir kaut kādi spekulātori ģibilas ar ļoti biezām kabatām, kas čist uz to kariņu mēģina izbraukt. Jā, bet ne tikai 0 DT, mums arī 1 DT, jā. Ir plus mīnus tā pati situācija. To mēs nezinām, un par to nav arī jēga te daudz spekulēt un domāt. Bet tas ir jāņem vērā, jo šitie te lielie playeri, vai tas ir viens un tas pats players, gal galā viņi temporī to zonu noflipo uz negatīvas gāmas, tāpēc viņš te var tā paspaikot. Bet in general mēs atrodamies pozitīvas gāmas teritorijā. Tāpēc es nezinu, vai šitiem te, uz ko viņi cer. Tas ir tāds ļoti labs jautājums. Bet, labi, mēs vēlreiz, ja mēs nezinām, kāds ir counterparty tiem kāliem. Šī pašais mums dominē selleri, bet es saku vairāk, tas izskatās pēc distribūcijas, jo ko viņi dara, viņi pavēros, viņš iet lejā uz samiksētu volumu, te to nevarēs redzēt. Uz samiksētu volumu, un tad tas pressures, agresivitāte pazūd, un viņš viņu palaiž ātri atpakaļ augšā, un uz tādas mazas sauņas kontraktiem viņš uzbliež atpakaļ augšā. Un tur atkal nav nekāds mikslis, tur ir čist tikai buying volums, un tad atkal mikslis, buying volums, mikslis, buying volums.
Un izskatās klasiski pēc distribūcijas. Klasiski izskatās pēc distribūcijas. Tad ir lielais kaut kāds voljums, bet šitai zonā redz, nu, te vot ir tie baieri un jautājums, vai viņi paņems tagad kontroli. Vai viņi būs spējīgi paņemt kontroli. Tas ir labākais jautājums šobrīd. Bet dominē viennozīmīgi selleri šobrīd to visu zelta tirgu šajā te zonā. Un pat cik te, jā, to jau būs stops laikam. Un pat cik te ir, jā, tie kāli, kas te ir pārdot, viņi tā nedaudz gamu tagad paflipo. Temporary šitai zonā. Kaut gan viens no viņiem jau ir sācis, jau bija eksersāzot, bišķiņ jau samīzās. Tad viņš ot sāk uzvesties uz šitā te debīli. Plus vēl es saku, roba ir likviditātes grāmatā. Tāpēc te nevar īsti saprast, kā te būtu labāk rīkoties. Nu, viss jau stops labi. Šitas ir stops. Ir kontrols zonas, bet nu pastīsimies, cik ātri viņš absorbēsies. Jo es būtu selleris. Šitai situācijai es būtu selleris. Bet nu pastīsimies, lai viņš izārdās. Poks ir nošiftojies. Tā. Jā, vispār nulli fucking volume. Nu, nekā vienkārši. Tas apsaids ir pilnīgs sūds. Pilnīgs sūds šis apsaids ir. Viņam nav nekāda pamata. Vienkārši nekāda pamata. Nu, to redzot, ja viņš tiks te pāri šiem hājiem, viņš nomirs. Viņš nomirs. Iesim apakaļ celā iekšā. Jo nav vēl fakts, ka viņš tos hājus izņems ārā. Uziesim ar lielāku stopu kaut kur šeit. Šajā te zonā. Galīgs mēsls, pilnīgs. Nu, bez nekādas substances. Pilnīgi bez nekādas substances. Tā ir, tā ir pornogrāfija. Tas nav. Tam nav pamats. Iesim vēlreiz iekšā celā. Es uzskatu, ka pie tāda voluma, kas te notiekās tagad, šitā izsula nofēlos. Šitā izsula nofēlos. Jā, tā kā, nu, visas zīmes, order flow, options flow zīmes, visas liecina par to, ka vajadzētu iet celā. Un tēmēt vajadzētu šo te zonu. Šo te zonu vajadzētu tēmēt. Jo te ir jaunākā distribūcija. Te kāds baigs selo nost pozīcijas. Plus vēl dīleri hedžējās pozitīvā gamā. Viņiem jāsalo futures mehāniski. Tā kā te tas pressures ir diezgan nopietns. Jā, nu es saku pilnīgs fucking mēsls. Te ar maziem stopiem nav jēga līst jāiekšā. Te ir galīgs sūds. Tāds temporary negatīvās gammas ietekme dēļ tiem lielajiem kāliem. Plus vēl es saku, pastētieties šeit smardumā. Jā, tur tāda, tad ir, tad nav, tad ir, tad nav. Kaut baigi robainā likviditāte, baigi robainā. Un tad tev ir, kāds te gribēja nopirkt 3 kontraktus un bām. What the fuck vienkārši. Jā, tāpēc ar maziem stopiem šitai zonā var dabūt pa jebalu, kas arī pa lielam tikko notiks, nu tur neko nedarīt. Bet interesantākajai, saka, ir šitie te kāli, kurus šitas te ģibiļņīgs jau te sāk jau eksersāzot. Un tam mums ir vēl viens šeit, kas to līmeni pacēla atpakaļ. Bet es domāju, ka viņš arī piemīzis biks. Jautājums ir, kas viņi ir? Kas viņi ir? O tas ir, to neuzzināsim. To neuzzināsim. Nav tik dīpi piekļuvu tādam options flowam, lai saprastu, kas viņi varētu būt. Vai tas ir tiešām spekulātors vienkārši, kas grib izbraukt uz tā kara pamata, ka nu tik būs tālāk momentums, ja tik viss lidos augšā, un viņš tāds zero DTE play uztais, vai arī tā ir schēmošana pa virsmu vēl visam order flowam, lai viņi nodzītu lejā uz šito zonu. Jā, tā kā skatāmies uz selu. Tad jau varētu arī aiziet aiztaisīt gepu. Pa gepiem man nestāst neko vispār, neko nerunā pa kaut kādiem gepiem, šitā visu huņa ar kaut kādu gepu aiztaisīšanu. Jā, to tu man nestāsti. Jā. Ar gepu, ar tādu mentalitāti, lai, gaps tagad, nu tik jāsilo, tāpēc, ka gaps ir.
Bļaļ, nu ilgi tavs konts nenodzīvos, ja tu uz gapiem spēlēs. Tas ir ļutākās auzas gapiem. Ne? Kur te bija tā paieboķina? Jā, lūdzu, reku, reku, reku. Cik tev drawdowns ir, ja tu gap playo? Ot, reku gaps. Jā, reku gaps. Nu, tā tik selo priekš gapa. Un tad tik selo priekš gapa. Un tad tik viņš taisa gaps un tik iet augšā. Un tu tikai selo, tu tik selo, tāpēc, ka gapi jāver ciet ir. Jā, neraksti šito te huņu pa gapiem čatā, saprati? Es tādu huņu dzirdēt negribu, nahuj. Izlidos ārā, bļaļ, kā korķis no šejienes. Tu bišķiņ orientējies, kur tu atrodies. Tad man varbūt tās sāks kaut kāds trīs stūrs zīmēt un sūtīt, bļaļ. Tā kā davai gaidam. Jā, baigā paieboķina, kas mums te notiek. Baigā paieboķina. Es nezinu, jā, man liekas, čistākie spekulātori. Čistākie spekulātori. Šitas eksersaizoja, šitas arī jau kaut ko sāk eksersaizot. Kāpēc atkal te liekt iekšā? Nu, hāzē. Un tad ir tā diena, kurā market makeri un dealeri ir izteikti neceleri, plus vēl in general lielā pozitīvā gāma. Kā, nu, negribās šamaņot, bet man liekas, ka viņi dabūs pie baļņika šodien. Viņi dabūs pie baļņika. Kaut kas līdz galam nebūs tā, kā vajag. Jā, ģenerāli kaut kāds baigi nelikvidējis sūds, un šitās te beigas, kas te ir, galīgs kaut kāds mēsls. Galīgs mēsls. Šitas apsēdz arī pilnīgs sūds. Šitas apsēdz pilnīgs sūds. Bez nekādas substances, nekāda pamata vienkārši. Kaut kāda paieboķina. Galīgs sūds. Ne? Un šitai apsēdā galvenais, ka kumulatīvais vispār nenokustējās. Nu, vienkārši nenokustējās. Nu, viņš pilnīgi fucking gapo. Pilnīgi fucking gapo. Ai, zin kā ir. Ņemsim profitu un jau. Nav ko te bīdīt. Kaut nav arī ar likviditāti. Nu, tūlīt tās būs atkal bām apakaļ augšā. Nu, uz kaut kādiem 4 kontraktiem, un tad atpakaļ lejā. Nu, priekš kam man šī tāda cirku, neskaties, viņš pilnīgi gapo. Viņš pilnīgi fucking gapo, trading jūs to nerāda. Galīgs fucking mēsls. Galīgs mēsls. Tā kā jau. Jā, bet, nu, Max Payne zona ir šī te, un pēc tam jau tālāk. Nu, es nezinu, es tur negribu arī sēdēt un šamaņot. Vienkārši jāatcerās, tas, ka tas 5400, nu, tur ir, nē, es esmu super kaut kāds lielais profesors, bet, nu, šitā zona varētu būt tā diezgan interesanta. Un tad tur ir prāmā visai tai huņai, kas tur īrānā notiekās, tur jāpieņemās spēkā, jo kaut kur, nu, kaut kādiem flipiem internāliem jābūt. Jābūt kaut kādiem internāliem flipiem. Un šitie mudaki, kas te pērk kālus, pēc šeit priekš kam? Es nesaprotu, pozitīvā gammā. Vai, nu, kā jau es teicu, to mēs nezinām. Vai viņi ir paši internālie playeri? Viens players pats sev pārdod. Vai arī, vai arī tas ir tāds tiešām, nu, kaut kāds mudaks, kas mēģina izbraukt uz zero DT, bet, pret, tam mudakam ir daudz vairāk naudiņas nekā man. Kā viņš viņu ir nopelnījis, es nezinu. Jauna kaut kādas problēmas ar galvu cilvēkam ir. Labi, pagaidām tā. Un jāstāsta, kas te būs ar šito izsoli. Ar šito in general, jo viņi pašreiz failo. Tagad mēs esam zem poka. While you're high, while you're low.
Viņa feilo, un tad jāstāsta, kā viņš šitā iztreidosies un šitā izsolē. Bet to jau tad step by step darīsim pēc tam. Turpināsim rītdien. Tā kā pagaidām es slēdzos ārā, man uz pāris vietām arī jāizbrauc, šis tas jāizdara.